Čau, Audi draugi! Esam atpakaļ, un šīs dienas tēma ir meklējumi šķilteņus, tīteņus un visādas citas automašīnas. Tā kā ņemot vērā, ka esmu šeit ielicis daudz laika, esmu pētījis tirgu, pētījis sludinājumus, spiedis uz pogām, ka es neesmu bots, jo es to daru ļoti regulāri un atkārtoti. Tad man SLV un AutoDNA prasa, vai es neesmu bots. Un arī, protams, paldies AutoDNA par kuponu kodiņiem, ar kuriem es varēju pārbaudīt kaut kādas automašīnas. Spoiler alert, neko neatradu, un man sāk likties, ka automašīnas sākot no 2015. Gada uz augšu vispār netim, jo es esmu izčekojis ļoti daudz automašīnas Audi datubāzē, skatījies pēc nobraukumiem, un es neatradu nevienu automašīnu, kur es varētu pateikt, jā, hei, reku, sludinājumā es esāju šāds nobraukums, un pēdējā, piemēram, apskatē pie dīlera, tur 2022. gadā bijis jau reku lielāks nobraukums. Es tādus variantus neatradu, man ir sajūta, ka viņi vairs netin, vai kas? Arī to pašu esmu izčakojies dažādas mašīnas AutoDNA, un principā neko interesantu neesmu atradis, bet tie, kas, piemēram, šobrīd no jums meklē automašīnu, jums būs pieeja reku pāris atskaitēm, tā kā arī labums jums. Varbūt jūs tieši kādu no šīm mašīnām būsiet skatījušies, tāpēc, jā, diezgan interesanti. Tāpēc spiežam īkšķīti laiku par šo video, dēļ manu lielo ieguldīto darbu. Pierakstamies kanālam, jo vienkārši jāpierakstās. Protams, es nezinu, kāpēc jāpierakstās, jo pagaidām šeit ir liels klusums. Varbūt kādreiz kaut kas mainīsies, kā es to vienmēr saku. Un, jā, es plānoju uztaisīt Audi mītiņu. Visticamāk, tad, kad šis Audi mītiņš būs, jums vairs tas nebūs aktuāli, jo viņš jau būs noticis. Tad šis video gan jau iznāks kaut kādā brīvdienā, varbūt svētdienā. Varbūt arī ātrāk, redzēsim. Tad otra lieta ir, es taisu, attīstu lēnu garu tādu lapu kā tirgus.audilatvija.lv. Attiecīgi tādu domu, ka ja tev ir Audi un tu mums seko, tad tava pirmā doma ir ielikt nevis SSA pārdošanu sludinājumu, bet ielikt mūsu lapā. Padarīt tādu pa komunas lapu, kur principā šo lapu zinās tikai zinātāji, tie, kas seko mums, un tas padarīs šo pirkšanu bišķiņ drošāku, jo zinās, reku ir no komunas cilvēki, viņi pārdos savu mašīnu, tad varbūt viņš ir vai pat ja mašīna sliktā stāvoklī, tad būs godīgi uzrakstīts, ka mašīna sliktā stāvoklī un tam līdzīgi. Šobrīd esam nonākuši tādā loopholā, jeb šo abortējā lokā, kad nav sludinājumu, jo nav apmeklējumu. Nav apmeklējumu, jo nav sludinājumu, un šobrīd ir šis loks. Tā kā ceru, ka šī lapa aizies, kustēsies un būs baigi labi. Ja ir kādi ieteikumi par šo lapu, arī man varēsiet dot ziņu. Bet paskatīsimies, kā viņi izskatās. Viņi izskatās šādi. Jūs neredzat pilnu, šeit vēl ir sānā vēl vairāk kaut kas, bet ņemot vērā, kad ir tāda laikam izšķirtspēja ierakstot video, tad ir tā kā ir. Bet jā, mums ir 3 automašīnu sludinājumu, bildīs mēs varam apskatīt, mēs varam piespiest laiku vai noņemt laiku. Mēs varam pastīties šādi, mēs varam redzēt jau kaut kādu informāciju. Ir arī pievienota lokācija, bet tad, kad šie sludinājumi tika ievietoti, tad tādas opcijas nebija. Tā kā atvērt arī vaļā, varam paskatīties uzreiz ar 20% atlaidi saņemt AutoDNA atskaiti par šo automašīnu, pārbaudīt to pašu VIN numuru. Principā mēģināju uztaisīt jēdzīgu lapu, un es ļoti gribētu, lai šo lapu arī cilvēki sāk izmantot. Tā kā, ja tev ir Audi, un tu plāno to Audi pārdot, ieliec te. Ir plāns arī uztaisīt atsevišķu sadaļu, tā kā diskus pārdod. Un arī varbūt pērk sadaļu, pieņemsim. Tā kā ir tādas domas, bet galvenā doma ir, lai te vairāk cilvēku parādās, un vairāk cilvēku parādīsies tajā brīdī, ja būs sludinājumi. Tā kā tā. Jā, protams, vēl ir, ne iespējas, bet obligāti ir jāpiereģistrējās. Rekot ar piereģistrēties, un tā jau ievietot sludinājums ir neliels savs, šitas te, līdz pastīsimies, kāda man bija parole, šāda.
Jā, reku ir mums profils neliels, mans konts, te mēs varam vārdu vai iesauku uzlikt, nomainīt pāroli, saglabāties sludinājumi, pievienot sludinājumu, reku, tas viss teksts, kas ir šeit, viņš ģenerējās tīri no to, ko mēs šeit pieņemsim, ieliekam, attiecīgi arī tīri interesanti. Šo mēs izvēlēsim šeit, benzīns, gāze, 2 litri, automātiskā, protams, quattro, virsbūve, universāls krāsa, pilnīgi vienalga. Rekolokāciju varam ielikt VIN numuru un aprakstu pievienot bildes, telefonu numurs. Respektīvi, te jau augšā izveidojās sludinājuma teksts, kas ko kā. Labi, lai būtu godīgi, Audi 100 nebija tajā gadā, šādi te pieņemsim reku, mēs varam. Tā kā iespējas ir, tikai izmantojiet un liekat iekšā sludinājumus, draugi mīļie. Ikšķīši. Par to vien arī šim video jāpieliek ikšķīts. Ok, ejam, skatāmies, kas ir man sagādāts. Tātad pirmā lieta, ko es skatījos, tas bija šie 2 čaļi. Bet ja nopietni, tad šās te Q5 izstāsts patiesībā glīts, standartiņā jau, manuprāt, ledbars ir uzlikts, jā, tā ir, tā sanāk. Īstenā glīts, melns, shadowline, melna restē tikai, bet visi reliņi vispārējais ir chromēts, tātad nav tīrēs shadowlines, kāds kaut ko ir čakarējies. Kā man vienā placī teica, tur, kur jūs redzat sludinājumā sarkanus bremžu supportus, nozīmē, ka viņš bija pie turka. Bet jā, tīri, iedzīga mašīna, 10 pakas, nav gan biturbo laikam, ja parastais dīzelīts, un atskaitē mums arī ir diezgan visāda informācija, kā jau parasti, nekas daudz, gan 25. gadā no Norvēģija tehniskā apskate, 15. gadā, principā 100,000, 15. gadā, 10 gadi pagājuši, tagad ir 300,000, pieņemsim pa 10 gadiem, tos 200,000, tas jau izstāda diezgan reāli. Tā kā jā, mums ir ļoti daudz 15. gadā, 29 fotogrāfijas, kā viņa izskatījās 15. gadā. Tā kā kāds to shadowline, Dievs žēlīgais, kas tā pa bildi. Jā, to shadowline kaut kad priekšējo resti kāds ir mainījis, un visticamāk, kā mēs gribam, bet diski gan forši. Šeit kādi diski ir? Diski ir citi. Šiem diskiem gan mašīna bombas, un slieksnis, tā arī ir slieksnis. Jā, Dievs, tas slieksnis nav norūsējis. Bet labi, īstās reāli šeit glīta mašīna. Man Q5 nepatīk, bet šajās bildēs, pastamies, bļāviens. Izstās labi mašīna, tie diski vienkārši ir 50% no mašīnas izskata. Tā kā jāpagaid, te nav cena, par cik viņu pārdeva? Nē. Ok, tātad šī bilde, šī informācija, tā kā šis Q5 izstās plus mīnus legit pēc nobraukuma, teorētiski varbūt pat nav sīsts, bet tāpat tā krāsa mērītāja vajadzētu iziet cauri. Jā, es nezinu, pateicu, paldies Autodienā par šo video, par kuponkodiem, jo patiesībā šis ir otrais mēģinājums, kas to ierakstu, jo pirmā mēģinājumā es nolažojos. Pirmajā mēģinājumā es zinu, ka es pateicu, paldies Autodienā, tā kā jā. Ok, ejam tālāk, šo mēs slēdzam ārā, tā mums ir nākamais, atkal Q5 tranzīta numuri. Šis tā S-line emblēma, viņa nav super tīzlā vietā. Šī, ka viņa parasti jābūt te kaut kur vai te apakšā, bet šeit es saprotu, ka viņa bija vienā līnijā spārnu. Šķiet, ka viņa jābūt apakšā. Neviens taču tik augstā, man šeit Audi nekad nepieļaut tādā tīzlā vietā S-line emblēmu uzlikt. Bet labi, izstās arī Q5 diezgan forši. Labi, tur manuālie krēsli un tādas lietas. Divtrīgs benzīnieks, gan jau kā ēda eļļu un tam līdzīgas lietas. Varbūt arī ne, bet quattro, ne? Jā, quattro. 11 pakas par tādu Q5. Kurš gads? Kāpēc 12 gads un tik dārgi Q5? Pilnīgi pašam jau patikās. Bet labi.
Ko mums atskaita rāda? Atskaita mums šeit rāda gan odometrus, gan visu pārējo. Patiesībā vajadzēja sākumā CDD pastīties, jo no Nīderlandes viņi odometru tāpat ņem. Tāpēc, jauns īpašnieks biznesa klients 265,000 nobraukums. Tas ir pagājušā gada oktobris 265. Tāks. Nu, ja mēs skatāmies bišķiņ savādāk, ka 265, 800, 265, 800, kači, tas sanāk, viņš nobrauc 42 kilometrus. Ja te ir 265, 900, te ir 265, 800, kači 42 kilometrus nobraucis, vismāk viņš ir jauns īpašnieks, placis varbūt viņu paņēmis, ielicis pārdošanā, jo viņš ir noņemts no uzskaites, un tad kaut kad viņu paņēma šis placis. Nu, var gadīties, ka viņa caur Lietuvu gājusi, un zin kā, ja tu uz Lietuvā paņem mašīnu, un Lietuvā viņa nav piereģistrēta kā pārdošanai un tam līdzīgi, tad rādīsies, ka viņa ir pat taisno nākus vai no Vācijas vai no kurienes, tā kā jā. Jā, nu bišķiņ interesanti, bet izstāt normāli. Ok, ejam nākamā mašīna, kas mums šeit ir, mums ir Audi A6, tāda dīvaina, ne dīvaina krāsa, tāds komplektācija neizstāsta diezko tāda, es domāju, nepieklājīga komplektācija A6. Un te nekā nav. Es priecātos, ja te būtu kruīza kontrole, daudz citu ekstru. Nu, pasīsimies pa ekstrām, kas te ir. Mums ir pozitīvi, ka mums ir 4 zonu klimata kontrole. Mums nav elektriskie krēsli un atmiņas, jo mums nav elektriskie krēsli. Vai jūs redzat vēl kādu ekstru? Es šeit nevienu ekstru neredzu. Tātad nav Distronics, nav nekas te, parasti Xenona lukturi. Atpleiskāta kamera, ok. 10 paks. Man mūstina, ka te ir 8 ātrumi. Teorētiski tam jābūt biturbo. Gan stipri apšaubu. Bet labi, autodēna atskaita. Kas mums te ir? Pagaid, te bija rādīts, es te kaut ko redzēju. Universāli 3, 230 kW, 150 kW, tad tam nav 8 robi, tam ir 7 robi. Ok. Kas mums te ir? 26. gads, Latvijā reģistrēts, Dānijā. Šogad vēl bija Dānijā, 296 nobraukumu, tātad nobraukums ir īsts. Kas ir interesanti, man šķiet, kas šeit bija? Bojājām vēsturi, laikam te bija kaut kur pašā sākumā 2014. gadā, tad tas ir pilnīgi nekas. Vācijā 14. gads divgadīgai mašīnai pa 2000, tas ir nomanīt bumper, tā kā nekas traks. Un 15. gadā tas ir 3-gadīgā mašīna, jau maksāja 26,000. Kā tās cenas krīt. Odometrus izstāsta diezgan ok, nekur viņš nemainās uz leju, tikai uz augšu. Jo ganēs, ka autodēnā te rāda sarkanu odometru lasījumi 12. Bet te, ja mēs skatāmies 298, 296, 296, vienā dienā 2 nobraukumi, 277, tātad ne, 238, nu neizstās kaut kas kruķīts. Es atradu. Reku 108,139 kilometri. Tas ir 15. 11. Un pēc gada, principā gads reku ir 16. 15. Tas ir septembris, novembris. Principā rēķinām rūp rēķinot gads,
un te ir 108,000. Tad pieņemu, ka šo mašīnu nobrauca, Dānijā, manuprāt, viņi tur 50 vai 103, 50-30 tūkstoši viņi gadā nobrauc. Ja mēs pastamies iepriekšējos, cik mums ir 108,000 pa 3 gadiem, tie 30,000 stabili. Ja mēs paskatāmies, te ir, kur tur bija jaunais īpašnieks, tehniskā apskate, periodiskā apskate, te kaut kur bija jauns īpašnieks. Reku pieņemsim, ka Vācijā šis cilvēks ir nopircis automašīnu, mainījies īpašnieks šeit ir. Šeit mainās īpašnieks, šeit jau brauc jaunais īpašnieks, šo posmu no 15. līdz šejienei. Tātad mums ir nokrutīts nobraukums, un ja mēs pastamies, tas pats īpašnieks pa 2 gadiem nobrauca 60, pa 2 gadiem. Tātad dalām uz 30,000. Pieņemsim, ka 30,000 ir nogriezti šai mašīnai. Tā kā, ja te ir 298, kā minimums 230, 250, 300, 320, 350 tūkstoši viņam ir nobraukums. Ok, atšķetinājām problēmu. Nākamā problēma. Audi A4 B8. Ko? Čo это такое? Kas tas tāds? Fuj, kaka. Pliks un bēdīgs. Pliks un bēdīgs, vismaz perforētā ādas stūra. Ok. 3 litrs kvadrā, 240 zirgi, speed and power. Ok, skatāmies, kas mums ir šeit. Šeit mums ir tikai viena, principā, informācija. 15. gadā bija 150,000. 15. Tagad pareiķināsim, ka ir 10 gadi klāt. Un šeit mums ir 288. Tad par 10 gadiem, vai šī mašīna būs nobraukusi rupi rēķinot 150,000 pa 10 gadiem. Tas sanāk, ka gadā tiem jābūt 15,000, un tā ir Vācija. Domājiet paši, es nebūtu tik pozitīvs šajā jautājumā. Un skatāmies, pirmā reize ir 9. gads, pa 6 gadiem nobrauc 140, tie ir 6 gadi, 140,000. Un te mums ir laika posms 10 gadi. Pa 10 gadiem 130,000, es domāju, ka nē, 150, nē. Neesam naivi. Un es gribētu teikt, ka viņš ir tīts. Būsim atklāti, viņš ir tīts. Cik daudz, nezinu. Tā jau izstāsta normāli. Interesanti, ka viņam ir S-Lines tā logo. Izstāsta, ka S-Lines ir ārpusē tikai. Jo salons ir pilnīgs stoks. Bet S-Line bumperītis, tur la. Tā kā es pieļauju, ka te visi arī 350 kā minimums. Kā minimums 350,000. Lūk tā. Tāda mums ir šī lieta. Mums ir C7. Ak, Dievs žēlīgais, cik briesmīgā komplektācijā. Šausmas, mana mīļā. Vismaz digitālā klimata kontrola, tas jau ir daudz. Labi. Te ir rakstīts A6. Un iemetot šo VIN numuru, mums parādās, ka tas ir Audi A7. Tātad mēs varam spriest, ka šis VIN numurs nav pareizs, un kāpēc tas VIN numurs nav pareizs, to jūs minat paši. Skatījos CSDD datubāzē, šo VIN numuru neparāda, tātad šis VIN numurs nav bijis Latvijā, nav reģistrēts Latvijā, attiecīgi šis VIN numurs nav ņemts no kaut kādā random citas mašīnas. Šis VIN numurs, tad domāju, vai jāiet, piemēram, A7 paskatīties kaut kādi gads, kaut kādi pavads. Viņi ir daudz. Nē. Domāju, varbūt šis pats Perikups pārdod A7 un tā var būt kaut kas. Bet nē, es pieļauju, ka tur viss ir slikti. Jā.
Kaut ko es nepieminēju par Dino dienu. Es kaut kādu organizēšu Dino dienu. Tas varētu būt maija, tagad kurš datums 14. Maija beigas gan jau, ka vajag mēnesā starpību tā, lai jā, tā kā būs Dino diena, tie, kas grib pārbaudīt savu vīlēto aparātu, vai arī stoku aparātu, jeb kādu aparātu, tā kā tiksimies mēs Dino dienā. Jā, tie pašā ZDX-ā būs jāpiezana, jāpaprecizē lietas. Vispār beig daudz, kas plānojās un domājās, tā kā bišķiņ pat traku. Tā kā tā, labi, draugi, tiekamies mēs citur, citā laikā, varbūt pie IKEA piekdien, ja šis video šodien ir, varbūt, es pieļauju, ka varbūt piekdien šis video parādīsies vakarā, tā kā. Ok, jebkurā gadījumā mēģināsim piekdienu uztaisīt mītiņu. Vajadzētu, ne? Ok, čau, īkšķi gaišā. Būs, davai parād salūtu šodien. Pēc kāda algoritma viņš skatās? Nu šitā? Otrs īkšķis? Labi, čau, tiekās tālāk.